Jā, lūksim kopā. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dodi mums šodien, un piedod mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen un āmen. Es varu apsēsties. Patiešām prieks jūs šodien visus redzēt. Es jau iepriekš vēlos atvainoties jums par to, ka mums šorīt bija diezgan tehniskas problēmas, bet redz, kā viss atrisinājās. Un tāpēc dēļ tā mums drusku aizkavējās dievkalpojums, un mēs varam te būt drusku ilgāk nekā parasti. Es vēlos jūs arī pateikties arī par Kintija, kas šodien mums atnāca ciemos kopā ar Elīnu un Jāni, arī kas kopā slavēja jaunas slavas dziesmas. Divi no tām dziesmām es pilnīgi nepazinu, bet bija tiešām svētīgi, jo īpaši tas, par kura, ka mēs esam Dieva bērni. Mācītājs Godiņš arī pieminēja, cik brīnišķīgi, ka mums katru dienu ir tā kā adventa kalendārs, ko mēs varētu atvērt vaļā, un katrā lodziņā ir kāds brīnums, par ko mēs varam pateikties. Un patiesi, šodien arī mēs domāsim par to, kāds ir mūsu Tēvs debesīs, kāds viņš ir. Mēs zinām, mēs svētā trīsvienība, mums ir Dievs Tēvs, Dievs Dēls, Dievs Svētais Gars. Dievs Tēvs, kāds ir mūsu Dievs Tēvs, kā viņš atklājās kā mūsu Tēvs debesīs. Mēs redzam vecajā derībā un mēs lasām un daudzkārt, protams, viņš ir tiesnes, jā, bez šaubām. Protams, ka mēs redzam to, ka viņa ir neapmierinātība un arī pat, kā citur rakstīts, ir pat greizsirdība par savu tautu, par viņu sirdīm, par mūsu fokusu, par mūsu dzīvi, par to, kam mēs dodam godu un slavu. Kā iepriekš bija minēts, patiesi, viņš kā Tēvs vēlas savu godu. Ja mēs pienesam viņam visu godu, tā mūsu Tēvs debesīs arī, tā mūs atklāja. Vai nav cik tas brīnišķīgi, ka mūsu Tēvs debesīs, Dievs, radītājs, viņš ir priecīgs sev saukt par mūsu Tēvu. Un tas nozīmē ko? Kas mēs esam tad? Jā, tieši tā. Un tās ir attiecības. Bērnam ar tēvu vai bērnam ar saviem vecākiem, ja nav attiecības, tad nav nekā. Bērns nevēlas vecākus, tad bērnam nav audzināšana, bērns neko neiemācās, nesaņem arī mīlestību ikdienas, nevar redzēt žēlastību. Jūs dzīvē jūs redzat to, ka bērni redz to, ko jūs dara, un to imitē, to atkārto. Jā, paldies. Tā, bet brīnišķīgi. Sūtu jums sveiciens no Jelgavas. Man bija tas gods tur būt pagājušajā nedēļā, tāpēc nebija ar jums. No draudzes pestīšanas. Jūs varbūt atceraties Romānu, mācītājs Romāns, kurš te atkārtot ir kalpojis, arī sveiciens no viņiem. Un es arī sveicināju viņus arī no mūsu draudzes tur. Tā. Džordžs Mūlers. Man uzdāvināja viņu autobiogrāfiju manā dzimšanas dienā. Man šķiet, tas tā bija, vai Ziemassvētkos neatceros, bet 19. gadsimtā šis cilvēks Vācijā, viņš dzīvoja, kad viņš bija jaunāks nekā šī bilde, viņš nebija burtisks bārens, bet viņš jutās kā bārens ar savu miesisko tēvu šeit uz zemes. Tēvam absolūti nebija nekādas intereses par viņu. Tēvs bija bargs un skarbs, attāls, emocionāli nepieejams. Mēs to redzam šodien mums apkārt. Latvijā, varbūt mūsu pašu dzīvēs ir tā bijis. Un kāda viņa bērnība bija? Viņa bērnība bija, ka viņš bija nepaklausīgs, ļoti negodīgs. Viņš raksta savā autobiogrāfijā, ka viņš zaga
ka viņš bieži piedzērās. Viņš izmisīgi meklēja piederību, protams. Viņš jutās kā bārens savā sirdī. Viņš atsvešināts un nepārtraukti, right? Pārņems nedrošībās. Varbūt šodien kādu mums tāda ir. Varbūt kāds no mums šodien jutās tieši kā tā, atsvešināts, right? Nepārtraukti pārņems nedrošībās. Vai tas tā ir? Vai mēs zinām savu identitāti šodien? Jebkurā gadījumā pusauģu gados viņš kļuva, viņš vēl dziļāk gāja azartspēlēs, viņš sāka zakt, lai maksātu par savu azartspēlu dzīvi. Viņš arī bija ieslodzīts, un viņa tēva sots bija bargs. Viņa autobiogrāfijā viņš raksta šādi, un es citēju, viņu notūku partūkoju, bet cerams, ka būs saprotams mums visiem. Pirms man bija 10 gadi, es atkārtoti ņēmu valdības naudu, tā bija pašvaldības nauda, kas bija uzticēta manam tēvam, un es to iztērēju to savām izklaidēm. Es biju kļuvis tik ļauns, ka es varēju ierasti melot, pat nesārkot. Es pavadīju savu laiku krogos un spēlēju zālēs. Es dzīvoju piedzēršanās, dumpībās un netiklības dzīvi. Un tad viņš raksta, pirms manas atgriešanās pie Dieva, es biju hronisks mels, zaglis un nodevos visdažādākajiem grēcīgiem priekiem. Man nebija patiesa miera, nebija iekšķēja miera, nebija īsta prieka. Bet 20 gadu vecumā notikās kas neparasts. Viņš iegāja kādā mazā mājas draudzē, un tur bija lūkšanas sapulcs. Un viņš saskārās ar evaņģēliju, ar labo vēstu. Un pirmo reizi viņš skaidri dzirdēja par ko? Par mūsu Tēvs debesīs. Pirmo reizi viņš dzirdēja, ka tas ir mūsu Tēvs, kuru viņu dziļi mīl, Tēvs, kurš vēlas tuvību, Tēvs, kurš vēlas attiecības, nevis augsti distants vai skarbs prasības. Un viņš raksta, kad pilnībā es atdevos, vai ne? Jo tas ir, mēs padodamies Dievam. Kad pilnībā es padevos sevi Dievam, tad Kristus mīlestība, tie viņa vārdi, tika izlieta manā sirdī. Pirmo reizi es sapratu Dievu kā savu tēvu. Es to satvēru, kura mīlestība un žēlastība pilnībā pārklāja manas pagātnes grēkus un kaunu. Un to satvērs šī cilvēka dzīve, George Millers, jūs zinat vai nezināt, pilnīgi radikāli mainījās. Viņš redzēja Dievu, kas nav tālu, kas kaut kā tuksnesī, bet kā savu patieso tēvu. Viņš redzēja, viņš pazina un viņš pieņēma no žēlastības savu Jēzu Kristu. Viņš atrada savu patiesu identitāti Dievā kā savu tēvu. Ko Bībele par to saka? Deivids Posons, viens no daži no jūs zinat, man iecienītiem Bībeles skolotājiem, viņš ir diezgan tuvs, teica, ja man jautātu, protams, viņš to saka no sevis, ja man jautātu, kāpēc Dievs radīja cilvēci? Jā, lai viņu slavētu, pagodinātu, bet Deivids Posons saka šādi, kāpēc Dievs, ja kāds man to jautātu, kāpēc Dievs vispār radīja cilvēci, es ticu, kad es atbildētu tā. Tas bija tāpēc, ka viņš, debes tēvs, vēlējās lielu ģimeni. Vienkāršība. Lielu ģimeni. Mums ir tas varbūt tik atsvešināts, tik svešs līdz pat ēdens dārzam. Kā tas var būt? Bet ja mēs atskatāmies, ja mēs patiesi atskatāmies, tad mēs varam redzēt to, kad evaņģēlijs ir par to, kā tēvs atkal
Kā tēvs atkal glābi savus bērnus. Un atkal var viņu saukt par saviem bērniem. Viņš var glābt cilvēks un saukt, pieņemt savās rokās, un mēs viņu pazīstam kā debesu tēvs. Un tas ir parādīts Jēzu Kristu, kas ir Dieva attēls, pilnā attēla un līdzības. Mēs varam drusku apskatīties, ka Un pirms mēs apskatāmies, pajautāsim varbūt sev šodien arī to, kāpēc es ilgojos pēc piederības, kāpēc vispār mūsu sirdīs ir tāda lieta, ka es vēlos piederības. Kāpēc mūsu sirdīs ir tāda lieta, ka mēs ilgojamies pēc kādām mājām, kuras nekad mēs neesam pilnībā iepazinuši. Varbūt kāds no jums šodien te sēž vai skatās. Mēs zinām to, kā Paskals teica, ka katrā no mums ir, kas, jūs zināt, ir tāds Dieva radīts vakums, tāda vieta, kas ir domāts tikai Dievam. Un tāpēc ir tik daudz reliģiju, tāpēc ir tik daudz virzienu, kur mēģina satvert, kāda ir jēga, kur ir Dievs, kā lai mēs viņu iepazīstam, kā lai mēs viņam izpatiktu. Reliģijas, jā. Ir daudz tādi, bet meklējumi. Un šiem meklējumiem ir vērts, šos meklējumus un šos cilvēkus, kas to jautā, ir vērts ar viņiem parunāties un saprast, atklāt Kristu, kurš atklāja mums tēvu. Tēvs tevi meklē. Debes tēvs tevi meklē. Tēvs jūs meklē. Svētie raksti sākās no paša sākuma ar paziņojumu. Tad Dievs sacīja, 1. Mūzes 1:26, kad Dievs sacīja, darīsim cilvēku pēc mūsu tēla un pēc mūsu līdzības. Darīsim, veidosim, radīsim. Ja? Lai tie valda un tā tālāk. Šeit jūs varbūt zināt, šeit nav tāds amatnieks, kas kosmiskā visuma realitātē, dimensijā veido mūs un vēl kā kaut kādu projektu. To mēs neredzam svētajos rakstos. Šeit mēs redzam, ka viņš ir radījis organismus, viņš ir radījis un svētījis un devis tiem valdīt ne tikai to, bet arī vairoties. Un viņa vārds ir tik brīnišķīgi, ka šodien vēl izskan, jo sniegs snieg tagad. Ja Dievs vārds vairs nebūtu un apstāties, tad mēs arī apstātos un mēs arī nebūtu. Snieg. Un viņš nesaliek mums no klucīšiem, kā rotaļlietas. Ko viņš dara? Viņš rada sev, dēlus. Viņš rada sev meitas, lai tie būtu līdzīgi viņam. Salmists šo jautājumu arī pasaka, paskatāmies. Salms 39. salms, 13. pants. Kas ir rakstīts? Kāds ir Dievs? Jo tu esi radījis manu iekšienu. Tu mani esi apsēdis manas mātes miesās. Es tev pateicos, ka es ļoti brīnišķīgi esmu darīts, brīnišķīgi tavi darbi, un mana dvēsele to labi zina. Mani kauli tev nebija apslēpti, kad es slepenībā tapu darīts, kad es tapu iztaisīts mātes miesās zemes dziļumās. Tavas acis redzēja mani, vēl neiztaisītu pīti, un visas nākamās dienas bija ierakstīts tavā grāmatā, kad vēl nebija nevienas. Ebreju oriģinālā valodā tas burtiski nozīmē savīt kopā. Angliski tas to izskaidro, savīt kopā, vai? Bet tas arī var nozīmēt arī aizsargāt vai noslēgt mātes klēpī. Pirms tava pirmā elpa, satveriet to, pirms tava elpa, pirmā elpa, pirms mūsu acis, tavs acis redzēja pirmo gaismu. Ja? Tēvs, debes tēvs, tevi veidoja. Viņš tevi veidoja. Diegu, var tā teikt, pēc diega, šūnu pēc šūnas. Kam? Sev. Lai tu būtu kopā ar viņu.
Varbūt šodien mums ir grūti ar šo termiņu tēvs, jo iespējams, ka daudziem no mums nav bijis labs tēvs, zemisks tēvs. Džordžs Mulleram nebija. Es domāju, vairāk kārt īstenībā arī Bībelē mēs lasām ļoti daudz, ka nebija labi tēvi. Daudz nebija labi tēvi. Bet mūsu vēlēšanās, lai mums būtu tēvs, ir no tā brīža, ka mēs zinām, ka mēs piederam kam citam. Mēs zinām, ka mēs piederam kam? Kur ir mūsu debesu tēvs? Kur viņš ir? Un kā viņš atklājas mūsu dzīvē? Viņš ir, paskatāmies drusku. Ēdens dārzs. 1. Mūzes 3:8. Tad viņa sadzirdēja Dieva tā kunga balsi, kas dārzā staigāja dienas vēsumā. Tas ir tik brīnišķīgi, jo ko mēs redzam to, ka bija attiecības. Bija attiecības. Bija tas, ko brālis jau iepriekš minēja, bija tā komunikācija, bija ikdienas laiku, visu laiku ar to kungu, ar Dievu tēvu, ar radītāju. Viņa dzirdēja tā kunga balss, kas dārzā staigāja dienas vēsumā. Tā vieta, viņa klātbūtne. Mēs redzam to, ka nozīme, mūsu nozīme dzīves, nozīme vai mūsu mērķi, un šis ļoti svarīgi, nav atrodami mūsu izolācijā. Tas nav atrodams, tas ir satverams katru dienu, ka mēs esam vieni paši ar to kungu, right? Piepildam to eļļu, viņa klātbūtnē. Bet tas tieši parāda to, ka tas ir kopībā ar to kungu, ka tā ir tuvībā ar Dievu. Ja mēs esam izolācijā, tad mēs esam atšķirti. Mēs izvēlamies būt izolācijā, tad mēs paliekam ārpus ēdena. Mēs paliekam ārpus to, ko tas arī reprezentē, viņa klātbūtni un visu, ko tas ietver. Mēs parasti sakam Dievu galds vai komunija, angliski communion. Mēs lauzam maizi kopā. Tuvība ar Dievu. Tuvība. Bet tad mēs atceramies, kad stāsts tad pagriežas. Pēc tā, kad redzēja, kad koks ir labs un ēda no tā, kas notikās? Viņa redzēja, viņa ņēma no tā augļiem un ēda un deva arī savam vīram, kas bija ar viņu, un viņš ēda. Tas bija iekārojams un tā tālāk. Un šeit notikās krišana. Izvēlējās, ko mēs jau iepriekš esam par to runājuši, izvēlējās autonomiju. Es pats, es to izdarīšu. Ne tu, neklausīšu tevi, es izdarīšu to. Izvēlējies autonomiju, būt autonoms, ka es pats varu ar savu spēku nepaļauties uz to kungu, ne viņu prātu, ne viņu gudrību, negribot pat sevis, nevis tevi. Sevis, nevis tevi. Šodien varbūt mums ir vērts arī padomāt par to, vai katrā vietā man dzīvē, mīļie, un arī tavu dzīvē, ir vietas, kur ir pārāk daudz es, kur ir viss es, ko es gribu, un mazāk debesu tēva mūsu dzīvēs. Sekas, 1. Mūzes 3:7, tad viņu abu acis atvērtas, un viņa atzina, ka viņa bija kaili. Un viņa savija vīģes lapas un taisīja sev gurnu apsējus. Ko mēs redzam to, ka kauns, ka viņam ir kauns. Mēs redzam vēl, ja mēs lasam 10. pantu, ja jums ir Bībeles vaļā, es ceru, ka jums ir, tad mēs redzam to, ka viņam ir bailes, un viņi meklē, kur pazust, viņi meklē, kur paslēpties. Grēks nav kaut kāds maza kļūda. Un es vēlos šo pasvītrot. Tā ir
Pilnīga eksistences nodevība. Eksistenciālā nodevība. Nodevība tam, kāpēc mēs esam radīti. Nodevība tam, kas mēs esam un kādu viņš ir mūs veidojis. Nodevība mūsu radītājam. Nodevība mūsu debes tēvam. Tas salauz visu. Tas mūs šķir absolūti no tā. Grēks to dara. Grēks jūs bija nošķirs tiem no jums, kas ir piedzimuši no augšienes. Noteikti. Bet grēks vēl joprojām varbūt dažus no jums šķir. Apzināti varbūt grēks, kurā tu dzīvo, bet tā tuvība. Iedomājieties, kā mēs varam, kā bija rakstīts, kā es varu tuvoties tam kunga kalnam. Vai? Tiem, kam ir tīras rokas un šīs sirds. Kā es varu tevi pielūgt? Tiem, kam ir tīras rokas un šīs sirds. Varbūt mums šodien ir kaut kas tāds, kur mēs atzīstam, ka mēs vēlamies būt no tā atbrīvot, jo tas mūs šķir. Tas mūs šķeļ arī starp mūs viens otru, bet arī starp to kungu. Lepnums, tas ir mums katram gandrīz. Katram no rīta piesit to krustā. Piesit manu gribu krustā. Kontrols par savu dzīvi, tas ir arī ļoti aktuāls mums. Es kontrolēšu, es noteikšu savu dzīvi un likteni, un arī bērnu likteni, un arī bērnu liktums. Varbūt arī ir izmisums. Dažiem no mums ir izmisums. Un kāpēc mēs esam izmisuši? Varbūt mums šķiet tas, ka mēs esam pārāk tālu aizgājuši prom. Varbūt. Jebšu arī tas neiet tieši tā, kā mums vēlētos. Tomēr atkal Tēvs mūs nepamet. Arī šeit, vēsturē, 1. Mūzes 3:15. Viņš apsola, un jūs zināt šis atgādinājums jums šodien. Es celšu ienaidu starp tevi, viņš saka, Dievs runā uz čūsku, starp tevi un sievu, starp tavu dzimumu un sievas dzimumu. Tas tev sagradās galvu. Tas nozīmē, Kristus sadragās sātana galvu, bet tu viņam iekodīs papēdī. Tēvs meklē tāpēc, ka mēs esam viņa, nevis tāpēc, ka mēs esam to nopelnījuši. Jūs atcerieties, es nezinu, vai ir vērts šo pieminēt, bet G.K. Chestertons ir viens no maniem agrāk lasītākajiem autoriem, kad es biju ļoti pie apoloģētikas iesaistīts. Un viņš teica, ka katrs cilvēks, kas klauvē pie bordeļa durvīm, iedomājieties, meklē Dievu. Padomājam par to. Mēs sakam, nē, tas nevar būt, tas ir grēks, un tā tālāk, jā, bet ko tas cilvēks meklē? Kaut ko, kas nevar piepildīt. Visur, kur cilvēks meklē, tur ir tukšs un tukšums. Un beigās mēs arī to, ja mēs tādu dzīvi turpinātu, ja mēs tādu dzīvi dzīvojam, tad beigās būs absolūts tukšums. Bet mēs meklējam Dievu ikvienā sāpē, ikvienā, pakaļģīšanās, kas mūs pārņem un apņem. Tas ir nepareizs vērsts sauciens pret viņu. Viņam visu laiku piepildīt ar kaut ko, bet nevis viņu pašu. Šodien šeit, kā brālis teica, vai mēs nesam eļu un dalamies un spīdam un apzināmies, kas mēs esam, ka mēs esam Dieva bērni. Visticamāk, kad cilvēks ir nomākts un noskums, visticamāk, ka tam cilvēkiem ir patiešām jāatgādina to, tu esi Dievs bērns, un ar to jau būtu viss. Ar to viss pietikt. Bet mēs nevaram satvert to. Mums ir vēl bet. Jūs zināt, ka pat Jēzus teica, viņš teica, es jums sagatavošu mājas, manā tēva namā ir daudz mājokļu. Tas ir viņa nams. Tās ir tās mājas, pēc kurām mēs esam radīti, kur viņa klātbūtne ar ko. Un mēs nevaram būt apmierināti ar to, ko pasaule dotas. Un varbūt mēs to redzam, mēs to saskatām, un mēs sakām šodien tieši tā. Es esmu neapmierināts ar to, ko pasaule dod. Nu tad nemeklē to pasaulē.
Priecājieties šodien. Viņš ir tuvu. Arī tajā laikā, kad krita, kad grēks ienāca pasaulē. Kā mēs arī dziedājam par mūriem. Ļoti interesanti, ka tu to pieminēji. Patiešām, kāds ir tavs mūrs? Kāds ir tavs mūrs? Kas ir tas šķērs ceļā? Vai tas ir kauns? Atceramies to, kad Ādams un Ieva viņa vīģi laps uztaisīja, lai savu kaunu noslēptu. Mēs arī lasām tālāk ko citu, bet nepievērsīsimies to šodien. Varbūt šodien sauciens ir tāds: Tēvs, debes Tēvs, lūdzu, atrodi man. Varbūt vienkārši tā, jo es nespēju tevi atrast. Varbūt lūdzu, Tēvs, atrodi mani, satver mani. Jūs atcerieties, vēlāk arī mēs paskatījāmies, viņi prasīja: rādiet mums Tēvu. Mēs tam pievērsīsimies. Tēvs meklē, un viņš turpinās meklēt. Skatīsimies, kā ir rakstīts 2. Mūzes 4:22. Saki Fāronam, atceries, ka Dievs, viņa tauta bija Ēģiptē, 400 gadus. Tā saka Fāronam, tā saka tas kungs: Izraels ir mans dēls. Redziet? Izraels ir mans dēls, mans pirmzimtais. Tā Dievs vēlas, tā Dievs Tēvs vēlas savu tautu. Es tev saku, atlaidi manu dēlu, lai viņš man kalpo. Bet tu esi liedzies viņu atlaist. Redzi, es nonāvāšu tavu dēlu, tavu pirmzimto, un to arī Dievs darīja ar Fārona dēli. Un visu Ēģiptes dēliem. Tas, protams, ir simbolisks, tā ir alegorija arī mums arī šodien parādīts to, kas bija tas, kas turēja mums. Kas bija tas, kas neļāva mums neatlaid to kungu, to Dievu pašu dēlu un meitu? Kurš bija tas, kas tur? Un varbūt dažs vēl joprojām tur savā gūstā. Tas ir Fārons, šī pasaules gaisa valdnieks. Pirmais ienaidnieks. Un iedomājies viņa Ēģiptes tumšajās ailēs. Iedomājies, ka Dievs meklē. Iedomājies, kā tas bija, ka viņš izved laukā no Ēģiptes. Viņš šķēla jūru viņu priekšā. Viņš satriecināja visas verdzības važas. Ko viņš ir darījis? Kāpēc viņš to dara? Izraēla ir mans dēls. Atlaid viņu, lai viņš var man kalpot. Viņš tik ļoti savu tautu, savu dēlu ir mīlējis. Un mīl. Un glāb, tāpēc, ka viņš mīl. Un ir žēlastības pilns, tāpēc, ka viņš ir tēvs. Tāpēc, ka viņam ir Jēzus, kurš atklāja tēvu. Mēs ieskatīsimies drusku tālāk. Brālis jau pieminēja manna, kas klāja tuksnesī. Ko Dievs ir darījis? Viņš deva un dod un dod un dos un dos. Viss, kas viņam bija nepieciešams, absolūti viss. Manna, 2. Mūzes 17:4. Ūdens, kas plūst no klints, 2. Mūzes 17:6. Paskatāmies, tad atzīsti savā sirdsprātā, ka tas kungs, tavs Dievs, tevi pārmāc tā, kā tēvs pārmāc savu dēlu. Un tur ir tā kunga, sava Dieva baušļus, kad tu staigā viņa ceļus un viņu bīsties. Tas nozīmē viņu kalpo, tas nozīmē viņam paklaus. Ne cilvēks. Viņš nav tirāns. Mūsu Dievs nav tirāns. Viņš ir svētais Aba, svētais tēvs. Un viņš vada savu pazudušo mājās. Viņš mācīdams mūs caur aprūpi, bet arī pārmācībām, grūtībām. Lai ko? Lai tu nākt mājās. Bet Izraēla
Mēs varbūt to pamanām savā dzīvē, jo tās ir ļoti simbolisks arī mūsu dzīvi. Izraēls sacēlās. Viņi to negribēja. Hozejs. Hozejs varētu raudāt, dzirdēt. Lasām, Hozejs 1-4, kad Izraēls bija bērns, tad es viņu mīlēju un savu dēlu atsauc no Ēģiptes. Mēs zinām to, ka tas atsaucas arī uz Jēzu Kristu, bet jo pravieši to sauc, jo vairāk tie no viņiem nogāja, tie upurēja bāliem un kvēpināja elku tēliem. Es tomēr Efraimu, tas ir Izraēla, mācīju staigāt, kā maz bērns. Es tos ņēmu uz savām rokām. Bet ko? Tie viņi neatzina. Tie neatzina mani. Un es tos dziedināju. Bet tie neatzina, ka es tos dziedināju. Es tos vilku ar cilvēku valgām ar mīlestības saitēm. Un tiem bija kā, kas apaušus no viņa žokļiem atvieglina, un es tiem pasniedzu barību. Mīlestība, es to redzu šeit. Kāda mīlestība? Tēva mīlestība, debes tēva mīlestība. Tas nav mums pat pilnībā saprotams vai satverams, jo Dieva tēva mīlestība ir tas, ko tu vari tikai piedzīvot visu savu mūžu kopā ar viņu. Redzot Jēzus Kristus, protams, un svētā gara satraucībā ar brāļiem un māsām, bez šaubām, bet nepilnībā uz šīs zemes. Nepilnībā vēl, bet kādien jā. Mēs varam, iesim tālāk. Mēs redzējām, atceramies to, ka mēs lasījām soļu grāmatās, ka Bāla un Ašera dažādas elkus pavedina. Mēs redzējām 4. mūzu, kad ir sarūktinājums, ir sacelšanās. Mēs redzējām pēc tam, kad nepaklausība izkliedē uz 40 gadus klaiņošanu pa tuksnesi, 4. mūzu grāmatā. Un mēs arī lasām, kad beidzot, kas notikās? Beidzot, kas notikās ar Dievu dēlu Izraēlu. Un tas kungs tevi izkaisīs starp visām pasaules tautām, no viena zemes gals līdz otra zemes galam. Un tur tu kalpos citiem dieviem. Ko nedz tu? Nedz tavi tēvi nav pazinuši. Kokam un akmenim. Izraels atkal ir pazudis. Atkal ir pazudis. Dēls atkal ir pazudis. Grēks saviņoja mani. Var dziedāt. Un kļūst ar vien ciešāks. Atdalot tos no tēva balvas. Tas ir grēks, briesmīgums un rūgtums. Un es domāju, ka mums visiem ir briesmīgs, mums ir riebs grēks, vai ne? Amen? Negrēkot vairs. Pilnībā brīvs no grēka varas, ko Kristus ir izdarījis, un devis savu svēto garu, lai mēs varam piedzīvot tiešām šo brīnumu pilnu dzīvi, ka mēs redzam, ka gars uzvar par miesu. Bet tur ir briesmīgums, rūgtums, mēs zinām, ko tas dara. Tas absolūti pāršķir mūs. Tas rada to, iedomājieties, tas rada to, ka mēs paši viņu negribam. Tas to darīja. Tas aptumso prātu, tas aptumso sirdi, tas nolaupa dvēseli. Un beigās kāda alga? Tas izpļauj tev laukā, un tu būsi pilnīgi viens, absolūti sēžot savā pelnu kaudzē, varētu teikt, un domādām, ko? Kāda tam visam bija vērtība? Un es zinu to, ka varbūt dažiem no jums, jūs esat varbūt krustceļos, dzīves krustceļos, un jums ir šodien jāizvēlas. Un jūs dzirdat šo domājumu, vēl varbūt es paspēlēšu ar grēku, vēl varbūt, drusciņi. Šodien ir pestīšanas diena. Šodien tu saki jā. Vai saki, tēvs atrod man? Es jau esmu šīs pelnu kaudzes. Atver man acis. Un nožēlojami ir tas, ka visa pasaule
Visa pasaule dzīve. Visi šeit tā dzīvo. Un tas jautājums ir tas, ka mēs varam priecāties, jā, ka mēs esam Dieva bērni šodien. Bet izējot lauku no šīm durvīm, tavā taksī, Armand, tavā boltā, kur tu brauc, mūsu darbvietās, vai tev nav, tu neesi pārņems vai mēs tiešām tam tic, vai mēs neesam pārņems ar tādu, ar viņu pilns ar tēvu mūsos, vai mēs nevaram sakratīt, kāds saka, Dievs tēvs tevi meklē. Dievs tēvs tevi meklē. Nekas neapmierinās šeit. Nekas neapmierinās. Tas viss nonāks izmisumā. Ja tu nepieķersies, neatsauksies, nebrēks un nesauks, tēvs atrod man, glāb man. Tēvs atrod man, glāb man. Jeremijas 31:9 mēs redzam vēl joprojām, ka Dievs tēvs, viņa mīlestība vēl joprojām dod cerību. Paskatāmies, ir cerība. Jeremijas 31:9. Tie nāks raudādami, ar kvēlām lūkšanām sirdī, un es tos vedīšu mājās. Es tos vedīšu mājās. Es tos vedīšu pie ūdens strautiem par līdzenu ceļu, kur tie neklups vairs. Jo es esmu Izrēlam atkal kļuvis par tēvu. Un Efraims ir man pirmdzimtais dēls. Tas ir Izraels. Mūsu tēvs debesīs. Mūsu tēvs debesīs. Iesaist 49:15. Vai māte var aizmirst savu zīdaini? Vai tas ir iespējams? Un neapžēloties par savu miesīgu bērnu. Un ja pat to māte aizmirst, es tevi neizmirsīšu, saka tas kungs. Redzi, un jūs zināt, par ko šis nozīmē. Abu savu roku plaukstāks, es tevi esmu iezīmējis. Viņš aicina viņus atpakaļ, soli pa solim. Un jā, Izraels stāsts atspoguļo mūsu stāstu. Tas atspoguļo man dzīvi. Es esmu pazuduši bez viņa. Lielās un mazās sacelšanās visu laiku spītuļojamies, visu laiku pretojamies. Jūs atceraties šo Romiešiem 1:21, kas notikās, jo zinādam Dievu, viņi to nav turējuši godā kā Dievu. Un viņam nav pateikušies, kā brālis iepriekš teica, jāpasakās, nav pateikušies, bet savos spriedumos krituši nīcības gūstā un savā sirds neprātā iegrimuši tumsā, briesmīgs stāvoklis. Izraēla elki varbūt ir mūsu elki, vai kāda tie būtu. Bet tēvs atkal joprojām meklē. Joprojām meklē. Mēs to redzam no A līdz Z. Viņš joprojām meklē. Un viņa mīlestība man patīk, kā Pāvils saka 2. korintiešiem, kā viņš raksta angliski saka, piespiež man. Viņa mīlestība man piespiež, viņa man mudina. Viņa satver man un piespiež man. Viņa mīlestība to dara. Šodien es vēlējos padziļināt ar jums arī izskatīt caur Malahijas. Bet šodien mēs to nedarīsim. Tā tiešām ir raudu dziesma savā ziņā. Malahijas 1:2 rakstīts, atkal tēvs, es jūs esmu mīlējis, saka tas kungs, debes tēvs. Bet jūs sakat, kā tu esi man mīlējis? Kā tu esi mūs mīlējis? Un atkārtot šajā grāmatā mēs redzam to, ka pilnībā, absolūti nav nekāds interesi, īstenībā ar apātiju. Padomāsim par sevi. Padomāsim par mūsu draugus. Padomāsim par mūsu draudzēm. Padomāsim par mūsu kristīgām kopienām visā pasaulē un Latvijā. Padomāsim par to, vai mēs šā runājam? Vai mēs tā dzīvojam? Apātija, absolūti, negods, necieņa debes tēvu. Mēs
zinām to, ka tas jau var nonākt pie tā, ka ir tā reliģija, vai ne? Reliģija var lietot labā ziņā, bet tas arī var parādīt sliktu pusi, kad cilvēks ir reliģisks, vai ne, paliek reliģisks, tikai formāls. Mēs varam lietot vārdu reliģija pozitīvā ziņā, protams. Bet, protams, ir tas, ka mēs zinām, ka reliģijas, piemēram, islams, hinduisms, budisms un citi, ja, reliģijas, ja. Kā viņi satver Dievu? Kā viņi var pietuvināties Dievam? Kā? Ja jūs parunāsiet ar musulmani un pajautāsiet, kā var nokļūt paradīzē, viņa atbild būs ļoti vienkārši, ka taviem labajiem darbiem ir jāpārspēj tevi slikti darbi. Viss. Tas ir islams. Jūs varat nopelnīt savas tiesības, pacelties kā ar likumību, sikstām un censties tikt mūžīgā likteņa priekšā, vai ne? Ar saviem labiem darbiem. Tā ir reliģija. Cilvēks cenšas ar saviem darbiem vilkt sev, Bābeles tornis celt sev augstāk. Mēs uztaisīsim vārdu par sevi, sevi. Tā atšķirības ar reliģiju un Jēzus persona, Jēzus, kurš ir personas dzīves, ir milzīgs. Milzīga atšķirība. Ja jūs pajautāsiet kristietiem, viens saka, jā, es visu to nopelnīju ar saviem labiem darbiem, labie darbi vairāk par sliktiem darbiem, ko īsts kristietis, kurš pazīst to kungu un kurš ir augšam celts, nomirušiem, ko viņš teiks un ko viņa teiks. Viņa parādīs uz krustu. Viņa parādīs uz krustu. Tas nav cilvēks, kas cenšas nokļūt debesīs. Tas nevar tā būt. Mēs tā nevaram. Tas ir Dievs, kas ir kļuvis par cilvēku un nācis uz zemi tevi un man glābt. Tas ir evaņģēlijs. Tāpēc tā ir žēlastība. Mēs neko nevaram izdarīt. Mēs neko neesam nopelnījuši. Mēs nevaram arī nopelnīt. Neviens nemeklē Dievu. Bez kā viņš tevi atrod. Bez kā viņš tevi atrod. Un viņš šodien tevi sauc. Šodien tevi sauc. Es tevi esmu mīlējis. Un es tevi mīlu. Kā tu atbildēsi? Malahijas 2:10. Vai mums visiem nav viens tēvs? Vai mums visus nav vien Dievu radījis? Kāpēc tad mēs citu neieredzam un laupām svētumu Dievu slēgtajai derībai ar mūsu tēviem? Jūs redzat to, kas arī notiek? Ka tas ne tikai negods Dievam, kā debesu tēvs, mūsu tēvs debesīs. Tas arī tas sašķeļ kopienu, ne tikai mūsu. Tas sašķeļ mūsu sadraudzību. Viņu sadraudzību ar viens otru. Jesajas 59:2. Un šeit tiešām grēka viltība redzam. Pašpietiekamība. Jūs pārkāpumi jūs attālina no jūsu Dievu, un jūs grēka apslēpj viņu vaigi no jums, ka viņš neklausās uz jums. Kāds šodien ir tavs stāvoklis? Kāds šodien ir tavs stāvoklis? Brālis atkal minēja, viņš teica, vai tu katru dienu pavadi ar to kungu, to brītiņu, to laiku, kur neviens nevar iejaukties. Tas ir svētbrīdis, tas ir tavs dzīves atspūgļs, no tā izritīs visu tavu dienu. Kāds ir tavs rīts? Kāds ir mans rīts? Ja. Labs tēvs var savu bērnu arī apsekt, pamodināt, bet arī apsekt. Noskaitīt vakarlūkšanu, var nodziedāt kādu vakarlūkšanu. Gurdens jūtos vakarā, acis slēdzas miedziņā. Tēti mani pasargā šī tumsā naksniņā. Vai mēs ar tādu dziesmu varam aiziet čučēt, gulēt atdusā un pamosties no rīta, atkal zinot, ka mēs esam viņa bērni. Es zinu to, ka šodien man bija ļoti grūti. Jāsaka, gatavojiet šo visu šausmīgi grūti.
Vakardien un arī šodien. Ļoti, ļoti grūti. Un vienīgais iemesls, ko es varēju saprast, tas tāpēc, ka man bija iedrošinājumi pa ceļiem, bet vienīgais, ko es varēju iedomāties, tas, ka kaut kāds negrib, lai jūs to dzirdat šodien. Ka tu esi mīlēts, ka tu esi Dieva bērns, ka viņš tevi sauc un viņš tevi grib. Kaut kāds nevēlas to. Un viņš pretojas, varbūt tavā galvā tagad ir, kā tas var būt, jo viņš mēģina visādā veidā ielīsties kā čūska, right? Viņš tēvs tevi meklē. Atkal cerība. Jūs gribat redzēt atkal cerība? Arī Malahijas grāmatā. Atkal tēva cerība. Malahija 3:17 apsola, ka tajā dienā, saka tas kungs Cebaots, tas kungs Cebaots, ko es izraudzīšu, viņiem būs būt manam īpašumam. Un es viņus saudzēšu, kā vīrs saudzē savu dēlu, kas viņam kalpo. Atkal apsolījums. Kāda žēlastība. Es domāju, zemes tēvs jau sen būtu šo dēls palaidis prom, jau nogriež šo dēlu no savu īpašumu un mantojumu, jau sen būtu teicis, nenāc mājās vispār, jau sen. Dievs, kurš mūs radīs, mūs aicina tālāk uz savām mājām, klāpotni ar viņu. Bija diezgan daudz, bet paskatīsimies drusku tālāk. Jāņa 14:6 līdz 9. Un tagad mēs ieraudzām ko citu. Jāņa evaņģēlija 14:6 līdz 9. Jēzus uz to saka, es esmu ceļš un patiesība un dzīvība. Neviens nenāk pie tā tēva, kā vien caur mani. Kad jūs mani būtu pazinuši, tad jūs arī būtu pazinuši manu tēvu. Un no šī laika jūs viņu pazīstat, un jūs viņu esat redzējuši. Un tad Filips saka, kungs, rādi mums to tēvu, tad mums pietiek. Jēzus to saka, tik ilgi es esmu pie jums. Tik ilgi es pie jums esmu, un tu mani nepazīsti, Filip. Filip, kas mani redz, tas redz to tēvu. Kā tad tu saki, rādi mums to tēvu? Vai tu netici, ka es esmu iekš tā tēva, un tas tēvs ir ar mani? Vārdus, ko es uz jums runāju, tos es nerunāju no sevis, bet tas tēvs, kas ir manī, viņš dara darbus. Ticiet man, es esmu iekš tā tēva, un tas tēvs ir manī. Ja ne, tad jau ticiet man šo darbu dēļ. Lūk, dēls. Lūk, dēls. Toms jautā, parād mums tēvu, un Jēzus atklāja, ka viņš ir tēva vaigs, perfekts atspoglis. Filipiešiem 2:8 mēs to redzam drusku vairāk. Un cilvēka kārtā atrasts pats sevi pazemoja, paklausīgs, palicis līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Palasīsim drusku pirms tam. Tāds prāts, lai arī ir ar mums šodien. Ne tā? Kā arī Jēzum Kristum bijis. Kas Dieva veidā būdams neturēja par laupību, lai būtu līdzvērtīgs Dievam, bet pats sevi ir iztukšojis un kalpa ģīmi pieņēmis, un tā kā cits cilvēks taps, un cilvēka kārtā atrasts pats sevi pazemoja. Pasaklausīgs, palicis līdz nāvei. Kāda ir, kā jūs šodien kā jūs tagad jūtaties? Ko jūs esat atvēruši? Kāds ir tavs dvēseles stāvoklis, tavs sirds šodien? Kas notiek tavā prātā? Vai tu redzi? Vai tu redzi?
tici. Grēks un grēka krišana mūs pazaudēja, bet Kristus, Dievs pats mūs atpestīja, atpirka, nomazgāja, krusts viņa asins izpērk mūsu piedošanu. Mēs lasām drusku tālāk, un tagad klausieties, 1. Pētera 1, 18 līdz 19. Zinādām, kad jūs neesat atpirkti, mēs šo studējam ceturtdien, jūs neesat atpirkti ar iznīcīgu mantu, vai ne? Ar sudrabu, vai naudu, vai kaut ko tādu, ko cilvēks var dalīties savā starpā. Bet nē, tu neesi atpirkts no savas nelietīgās dzīvošanas pēc tēva ieradumiem, mūsu senču ieradumiem. Bet kādu mēs esam atpestīti? Ar Kristus nenozīdzīgā un neapgānītā jēra dārgām asinīm. Viņa asins neko nevar vairāk dot. Neko nevar vairāk dot. Naudu tu var izšķiet. Tu vari iedot visu savu naudu nabagiem, bet tu asins paliek tavās veinās. Bet tad, kad tu izlej savus asins, tu esi atdevis absolūti visu. Es vairs nevaru tev iedot. Es esmu atdevis visu. Efeziešiem 1:7. Vēlam atsauksies noteikti. Viņā mums ir dota pestīšana, viņa asinīs, grēku piedošana pēc viņa bagātīgās žēlastības. Protams, tikai pēc viņa bagātīgās žēlastības. Kā savādāk? Ar maniem labiem darbiem? Parāds ir samaksāts. Galatiešiem 4, no 4 līdz 6. Šeit ir dāvana arī. Pie tām, žēlastība nāk ar dāvanām. Paldies, mīļš. Žēlastība nāk ar dāvanām. Lasīsim. Galatiešiem 4, 4 līdz 6. Bet, kad laiks bija piepildījies, tad Dievs sūtīja savu dēlu, dzimušu no sievas, noliktu zem bauslības. Lai ko? Lai izpirkt tos, pār kuriem valdīja bauslība, ka mēs iegūtu bērnu tiesības. Bet kā jūs esat bērni? To ir Dievs apliecinājis, sūtīdams savu dēlu garu jūsu sirdīs. Kas sauc ko? Abba, tēvs. Tātad jūs vairs neesat kalps. Bet kas ir rakstīts? Bet bērns. Un caur to arī Dieva mantinieks. Atcerieties, kā mēs varam kļūt par Dieva bērniem, teiksim, atkal. Mēs atceramies, kad Jēzus cik brīnišķīgi sēdēja ar Nikodīmu, farizēju, vai ne? Jāņa 3. nodaļa, mēs zinām šo nodaļu labi. Jēzus atbildēja un sacīja, patiesi es tev saku, ja kāds nav piedzimis no augšienes, tad tas debesu valstību nevar redzēt. Jaunpiedzims. Mums ir jābūt piedzimušiem no jauniem. Right? No augšienes. Mēs to redzam Romiešu 8, 15 līdz 17. Romiešu 8, 15 līdz 17. Es lasīšu, ja? Jo jūs neesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal kristu bailēs, bet jūs esat saņēmuši dievbērnības garu, kas mums liek saukt atkal Abba tēvs. Šis pats gars apliecina mūsu garam, ka ko? Ka mēs esam kas? Dieva bērni. Ja nu mēs esam bērni, un šeit ir dāvana, žēlastības dāvana, tad arī mantinieki. Viņš ne tikai mūs sauc, glāb, pestīja, sauc par saviem bērniem, pieņem kā saviem bērniem, piedod, apklāja savu dēlu asinīm, un viņš arī mums dod mantojumu. Dieva mantinieki un Kristus līdzmantinieki. Jo tiešām, ja līdz ar viņu ciešam, mēs līdz ar viņu tiksim arī apskaidrot. Tā ir sadraudzības būtība. To nevar sacensties nekāda filozofija vai reliģija. Izpirkšana nav nopelnīta, tā ir dāvāta. Un šodien mēs ticīgie, ko mēs tikai varam parādīt uz roku uz krustu un teikt, tur,
Tikai tur. Tikai Jēzus Krusts. Kolosiešiem 1:13-14. Viņš mūs ir izrāvis no tumsības varas un pārcēlis savā mīļā dēla valstībā, kurā mums dod pestīšanu, grēka piedošanu. Jo viņš ir neredzama Dieva attēls, visas radzības pirmdzimtais. Ebrejiem 2:10. Jo tam, kura dēls viss ir un caur ko viss ir, kas daudz bērnu vada uz godības. Viņš vada daudz bērnu uz godības. Tam pienācās viņu pestīšanas iesācēji ciešanas parādīt pilnīgu. Ciešanās padarīt pilnīgu. Kāpēc tas mūs satver? Vai tas neparāda mūsu debesu tēva sirdi? Viņu sirdi. Nenogurstoši līdz šai dienai. Pieķeries krustam. Pieķeries krustam un saki, Abā, es esmu tavs. 1. Pētera 1:3 slavēts, lai ir Dievs. Mūsu Kunga Jēzus Kristus tēvs, kas savā lielajā žēlastībā mūs ir atdzemdinājis dzīvai cerībai ar Jēzus Kristus augšumcelšanās no mirušajiem. Šodien, kad jūs kādu redzēsiet, un esat šo jau satvēruši, un ja nē, tad lūdzieties, līdz kamēr tu esi to satvērs no mūsu Tēva debesīs, un tad dzīvo tā. Saki kādam šodien vai rītdien, saki kādam, viņš tevi meklē. Visu to, ko tu esi mēģinājis meklēt, visu tur, kur tu esi mēģinājis un skaties, tu tur to neatradīs. Es esmu tur bijis, daudz no jums esat tur bijuši, mēs visi esam tur bijuši, tur nav nekā, Tēvs tevi meklē. Un šeit brīnišķīgi Jāņa 1:12-13. Bet cik viņu uzņēma tiem, ko viņš deva vāru kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic viņa vārdam, kas nav dzimuši ne no asinīm, ne no miesas iegribas, bet no vīra, ne no vīra gribas, bet no Dieva. Bet no Dieva. Tas ir viņa griba. Tas ir viņa griba. Šī ir jūsu atgriešanās mājās, šī ir mana atgriešanās mājās, šī ir mana mājas atgriešanās. Ko tas nozīmē šodien? Pārtrauc klejot, pārtrauc. Žēlastība, šitāda žēlastība, to noraidīt. To grēkot pret to, tādu veidu žēlastību. Turpināt grēkot, apzinātos šādu žēlastību. Es nezinu, kāds asins tevi spētu glābt. Pārtrauc klejot. Pārtrauc. Satver viņu. Pavad to tuvumu laiku ar savu Tēvu debesīs. Pavad to laiku ar viņu. Es esmu iemācījies ar vienu brāli, kas kopā ar mums šodien ir, ka mēs esam nosprauduši vienu dienu nedēļā tagad no rītiem satikties uz 1 stundu un nevienu otru nemācīt, bet atvērt Dievu vārdu un pavadīt ar viņu laiku. Vienkāršībā. Vienkāršībā. Mums abiem tevis ir vajadzīgs. Tēvs meklēja caur gadsimtiem. Mēs redzam visu Bībeli no sākuma līdz atklāsmu grāmatam. Kad Tēvs meklēja caur gadsimtiem, viņš deva savu dēlu pie krusta, viņu dēlu pie krusta un caur tukšu kapu, nevis lai tevi atstātu, bet lai tevi ievilktu savās rokās. Redzi, atklāsmu grāmata 3:20. Redzi, es stāvu durvju priekšā un es klaudzinu. Vēl joprojām. Kas dzird manu balsi un durvis atdara, es iešu pie viņa un turēšu ar viņu ko? Mīlestību. Un viņš ar mani. Vai tu teiksi nē?
Tēva meklējumi nebeidzas ar spriedumu, bet ar sagaidīšanu šajā gadījumā. Jēzus, ko atceries? Jēzus tajā momentā, tajā visbriesmīgākajā, tumšākā momentā, jebkurš pasaulē, kā ir piedzīvojis. Tēvs, kāpēc tu esi man atstājis? Pirmo reizi viņš to pārdzīvoja. Un tad priekškars pāršķēļas. Gars sauc jūsos. Skrien pie viņa. Iepazīst viņu. Kāds viņš vienmēr vēlējies būt pazīstams tev. Kā, jā, pestītāji, kā glābēji, jā, kā kungu, jā, bet arī kā abu. Kā savu abu. Tas ir evaņģēlī pēdējais vārds, kas nav tādas čukstas, bet gan kā triumfēlējās tādas bazūnas, kas skan. Tu esi viņa un viņš ir tavs. Tu esi viņa un viņš ir tavs. Tagad un līdz pašam galam. Tu esi pieder viņam un viņš ir tavs. 1. Jāņa 3:1 es atkal atkārtošu. Redziet, kādu mīlestību Tēvs mums ir parādījis, kad tiekam saukti Dieva bērni. Un mēs tādi arī esam. Pasaule mums tāpēc neatzīst, ka tā viņu nav atzinuši. Millera dzīve beidzās ar to, ka viņš piedzīvoja personīgi Dievu tēvību. Viņš bija dziļi apgrūtināts ar to, kas notiek citiem bāriņiem. Tūkstošiem bērnu bez tēva un mātes. Pamestas uz ielas. Nevēlām, neviens viņu nevēlējās. Viņi aizmirsti un vientuļi. Un viņš nolēma rīkoties savādāk. Viņš atvēra bērnam Bristolē, Anglijā. Un savas dzīves ir rakstīts, ka viņš izmetināja un aprūpēja vairāk nekā 10,000 bāreņu. Un ir daudz brīnišķīgas lietas, ko mēs varam paskatīties par to, kā Dievs strādā, kā viņš atklājās tiem, kā Millers šajā gadījumā. Viņš raksta, es ar prieku esmu veltījis visu savu dzīvi, šā viņš raksta savā autobiogrāfijā, lai rādītu piemēru tam mums šodien, visiem bērniņiem, cik daudz var paveikt ar lūgšanu un ticību vienīgajam dzīvajam Dievam. Mans tēvs mani nekad nav pievīlis. Viņš vienmēr ir pierādījis savu uzticību. Grēks mūs sagrāv, bet izpirkšana mūs paceļ. Tu neesi bārens, nepaliec, un tu neesi bārens. Viņš aicina. Viņš aicina. Dievs ar tevi meklējums beidzas ar to, ka mēs esam viņa bērni, piedoti, piedzimuši no jauna, mantinieki līdz ar Kristu. Tas Dievs ir ar mums. Mums ir viņa bērnu status šodien, ja tu to zini. Piedots, piedzims no jauna, mantinieks kopā ar Kristu. Un tā ir tuvība. Un to es vēlos jūs visus aicināt, un, protams, arī es jūtu, ka debes Tēvs arī mūs visus vēlas vēl vairāk, lai mēs viņu vairāk iepazinām. Vēl tuvāk pie sevis. Pavadīt laiku ar viņu, iepazīt viņu, pateikties viņam ikdienas. Sēsties pie Tēva galda. Būt viņa tuvumā.
tālūk ir tas stāsts, ko mēs redzam. Tēvs debesīs, mūsu Tēvs debesīs. Jā. Lai jūs to redzat, ka jūs pavarat laiku ar viņu ikdienā, ka jūs lasat viņu vārdu, lai jūs to redzat. Jā, lūksim Dievu. Pateicos Tev, debes Tēvs, cik Tu ļoti esi mūs mīlējis, ka patiesi Tu esi sūtījis savu vienpiedzimušo dēlu. Lai tie, kas uz Tevi tic, nepazust, bet iegūt mūžīgo dzīvību. Tavs vārds ir paties, Tavs vārds iziet, Tavs vārds dara Tavu darbu, kā šodien sniegs sniga un aug. Un mums vēl ir elpa, mūsu plaušās, mēs vēlamies Tev pateikties. Mēs ar vārdiem pat nevaram pateikties pietiekami. Ar darbiem mēs tiešām nevaram pietiekami pateikties. Bet mēs lūdzamies patiešām maina mūsu tā būtību. Lai mūsu dzīves patiesi kā eļas lampas degt, būt gaišas, būt piepildīts ar savu garu. Dot gaismu šeit mums pasaulē, lai viņi var ieraudzīt Tēvu seju. Viņi var ieraudzīt Jēzus Kristus krusts un saņemt viņus asins, par ko Tu esi izlējis pa visu pasauli. Es saņemu Tavu svēto garu, kas mūs vada ikdienas un kas ļauj mums teikt Abba Tēvs. Apliecina, ka mēs esam Tavu bērni. Es izlūdzos patiešām. Es nevaru, bet Tu vari. Apzīmogo šo vārdu ir katram, kas ir šeit un kas klausās. Lai tas dziļi iespiežās viņa sirdī un prātā un dvēselī, radikāli mainīt viņus un mūs uz visiem laikiem. No šī brīža uz turpmāk. Dieva Tēva, Dieva Dēla un Dieva Svētā gara vārdā. Amen. Dziedāsim dziesmu kopā.